Čau visiem maniem foršajiem sekotājiem. Izskatās, ka rudens pie mums ir pienācis un pilnā sparā dārzā viss lēnā garā iet uz beigām. Beigās aizdoms, ka šī ir šīs sezonas pēdējā sērija. Bet tas nenozīmē, ka video beigsies. Video es turpināšu filmēt, bet vienkārši beigsies sezona kā tāda. Siltumnīcā pamatā viss ir cauri. Gurķi gandrīz vairs nav. Salāti man aug. Ārā man ir redīsi. Paprika. Šeit pirmo reizi mūžā man izdevās no sēklām izaudzēt papriku. Ir vēl palicies arbūs, dažas melonas, kuras būs arī jānolas. Pagājušā sestdienā es novācu melonas. Tāpat esmu novācis, var redzēt, visa mala tukša ir ar tomātiem. Ir palikušies, izauguši, kā jau es plānoju pašā sākumā, ķīnas kāposti. Bet ķīnas kāposti izskatās, ka šogad iespējams arī nebūs. Šausmīgi reti sanāca uz to siltumnīcu atskriet, jo diezgan darbīgas pēdējās 2 nedēļas ir bijušas. Tas melocijas ir baigi forši visu laiku izaugušas. Iemarināju jau pāris burciņas. Kivano vēl paliksies. Kivano ir lieli. Kivano noteikti vēl jāgatavojās. Siltumnīcā, kas ir paredzēts pagaidām vēl joprojām, tie ir ķīnas kāposti. Ja sanāks salāti, viennozīmīgi dilles, paprika, dažas gurķis, kuras es lītās šodien arī novākšu, un man arī burciņās vēl sasēts podiņos salāti. Bet pašā pamatā sezona dārzā beidzās. Šodien plānā nopļaut zāli, savākt ābolus, salikt visus virsū uz kompostu, likšu viņus visu atsevišķā kompostu čupā, jo man tā kompostu čupa, kas visu gadu veidojās, ir jāpārkrāt, jāpāršķiro, jāpārkrāmē, lai nemetās visādas spēles žurkas iekšā un visādas citas lietas. Un tad pēc tam tos ābolus visas lēnā garā arī iemaisīšu atpakaļ iekšā. Vēl es šodien biju aizbraucis uz benzīna tanku nopirkt benzīnu, lai varētu nopļaut zāli. Iebraucu uz saimniecības preču veikalā, skatos, ir sīpoli. Un nopirku šos sīpols iepriekš lokiem. Šos sīpols es noteikti sapihāšu iekšā zemē, novākšu tur tos tomātus, kas ir atlikušie, un salikšu sīpols, lai man būtu loki. Un vēl, kas ir ļoti svarīgi, es nopirku lamatus, jo man šeit apakšā kaut kas baigi rokās. Nenormāli rokās. Tur, tādi kupenes ar zemi ir uzmests virsū. Tā kā būs bišķiņ jāpadarbojas. Viss. Jāsāk ar ābolu vākšanu. Jāsamet čupā un jāpļauj zāli. Šodien ir svētdiena. Vienīgā 2 nedēļu brīvdiena, tāpēc jāparocās bišķiņ pa dārzu.
tātad sagrābu laukā zāli, pirms tam to nopļāvu ar trimeri. Ābolus salasīju. Ābolus es savācu vienā lielā čupā, saliku blakus komposta čupai. Tajā komposta čupā, kas man šobrīd ir, saliku virsū zāli. Ābolus likšu vēlāk, lai tā zāle šobrīd mazliet nosēžās. Bišķiņu vēlāk rudenī, pēc kādām 2-3 nedēļām apmēram, tad varēs pievienot viņiem ābolus klāt. Uz ziemu iespējams to kompostu čupu apsekšu, bet šaubos, jo tad salīdīs visādas peles iekšā un viss, kas sāks tur dzīvot. Tas nebūs patīkami. Kas vēl šobrīd ir laukā darāms? Laukā ir jānovāc raža, kas vēl ir palikusies. Tie ir daži gurķi, čilī, tad ir lagnārijas jāsavāc. Tur ir kaut kādas dažas, varbūt varētu iemarinēt. Pagājušā nedēļā salasīgi gribēja iemarinēt, bet diemžēl nesanāca. Viņas nākušā dienā vienkārši palika melnas, es nezinu, kāpēc. Tur ir viena tāda liela baigā šļauka izaugus, to parādīšu, kā ir. Gurķi daži jānolasa, ir palikušies vēl. Ir daži tomāti noteikti jāpaņem no starbūs un 3 melons. 2 melons vēl mazliet atstāšu, bet vienu ņemšu nost, jo tā jau ir atlobījies jau nost kātiņš. Jāaplaist siltumnīca ir, jo skatos, ka ir mazliet pa sausu. Un vēl ir, kā jau sākumā minēju, esmu nopircis šos sīpoliņus mazos tīri priekš lokiem iepihāšu zemē iekšā. Jo ir kaut kādi man izlīduši tie loki diezgan, bet es viņus tūlītās šovakar arī apēdīšu. Tā kā vajadzēs vēl. Ir arī lilā paprika. Paskatīšos laukā, man liekas, ka vēl arī man ir paprika paluksies. Nu ko, principā, viss vairāk vai mazāk ir skaidrs, kas ir jādara. Jāņem kaste un iešu vienkārši nolasīšu visu, kas ir laukā palicies. Nu, lūk, kaste sameklēju. Jānolasa fiskars. Jānolasa melnie tomāti. Melnie black ball, bet viņi vēl ir zaļi. Bet, diemžēl, neko nevar darīt, ka viņi ir zaļi. Viņus vienkārši ir jālas nost. Jo nākošais nedēļa jau sola salu. Viņš tāpatās viss aizies bojā. Redziet, kad skaisti. Viņi nav vēl īsti gatavi. Nevis nav vēl īsti gatavi, bet viņi nav gatavi. Šādus ķekarus aiznesīšu mājās. Pamatā jau viņus var, ir kaut kādi daži gatavi. Viņus var marinēt arī zaļus. Man vēl pāris burciņas no pagājušā gada ir iemarinēti zaļie. Protams, ir arī kaut kādi daži gurķi, kurus vēl var nolasīt. Šādi feini maz forši gurķīši. Šie jau vairs salu neizturēs tādēļ. Vienkārši jānolas nost. Un pēc tam jau redzēs, kas tur būs, ja arī ir kaut kādi mazie gurķīši aizmetušies, kas vēl joprojām šeit stāv virsū uz stāda. Un ja viņi izaugs, nu lai viņi izaug. Nost šos stādus pagaidām es neraušu. Tomāti, šie sarkanie, Adam, diemžēl šajā augstumā aizgāja bojā. Viņi nav neēdami nekā, viņi vienkārši jau ir beigti. Toties šeit būs ļoti daudz visādas dažādas sēklas no visādiem dārzeņiem. Nākušā gadā šitā to būs īsta augu paradīze. Nu, lūk, šeit man ir čilī, pipari. Tos tā prātīgi. Šie sarkanie, normālie standarti, parastie čilī. Ļoti daudz zaļi ir, čosmīgi daudz zaļie. Bet vēl īsti gatavi nav. Negribētos rokās paņemot pēc tam acīs iesmērēt. Šos čilī es izkaltēšu. Paņemšu sēklas. Starp citu, nākošā sezona būs diezgan interesanti, jo esmu jau savācis ļoti daudz dažādas sēklas no dažādiem augiem, ko es šogad esmu pats izaudzējis. Tie būs jau sākot ar šiem čilī. Man
ir dzeltenie tomāti, lūmu tomāti. Tad man ir White Beauty tomāti, baltie, no kuriem es sēklas paņēmu. Man ir savi zirņi. Nu, protams, tāds standartiņš, kas ir dilles. Ja, tur tad ir paprika zaļā. Būs arī siltumnīcā lilā paprika, no tās arī ņemšu sēklas. Zirņi gan zirņi. Šeit bija zirņi. Šie zirņi visi aizgāja bojā. Es dabūju otro zirņu ražu. Viennozīmīgi. Vienā no rīliem noteikti var redzēt. Bet, diemžēl, sēklai man šie zirņi nepietika. Tālāk, man šeit ir arī paprika. Paprika parastā zaļā. Kaut gan viņi kaut kādā veidā tur lilojās. Varbūt jāatstāja, varbūt šie ir kaut kāda lilā paprika. Katrā ziņā, lai pagaidām vēl paliek. Ir arī lilā čilī. Nezinu, kāpēc viņi ir lilā čilī, bet ir lilā čilī. Šeit ir ļoti daudz čilīs. Baigie ķekari ar čilī. Paprika. Liekas, ka šī paprika varētu būt lilā, jo viņai tāda lilīga plankuma sāk parādīties. Varbūt, ka viņi pat mainīs krāsu. Šie čilī būs kaut kādi tumšāki. Kaut kādi, jā. Šī ir vienīgā kukurūza, kas izauga. Un arī no tās es savākšu sēklas. Un pilnīgi noteikti nākošajā gadā iesēšu savu kukurūzu. Arī šeit vēl ir pumpuros ļoti daudz aizmetušies un pat ziedi paprikai. Šis ir parastie sarkanie Kalifornijas Wonder, tie, kurus es visās malās dārzā sastādīju. Bet, diemžēl, laukā jau viņš šogad vairs nebūs. Laukā iespējams es sagaidīšu redīsus, jo šie ir ļoti labi augi. Viņi neizstīdzēs. Iespējams, ka būs diezgan labi redīsi. Un, protams, ka burkāni. Burkāni. Burkāni ir labie. Otrais noteikti būs jānovāc piparmētras. Kādu otrais jau kādu 6. reizi piparmētras un noteikti mojito-mētri. Jau 3 reizes esmu viņus apgriezis. Šādi lūk man ir salāti siltumnīcā. Un dilles podiņā. Un dobītē. Melotrīs diezgan jaudīgi aug. Tāpat arī ir vēl palikuši daži gurķi. Tāpat šie gurķi, kas ir iesprūduši, es neredzu, ja? Var redzēt? Ir iesprūduši. Jānolasa. Un pilnīgi noteikti Kivano. Es vēl joprojām gaidu Kivano, kad nogatavosies. Ļoti ceru. Šis jau tāds vairāk vai mazāk brūniņš paliek. Iespējams, ka es sagaidīšu viņš šogad. Un, protams, ka gurķis. Nu, kur tad bez gurķa? Melona. Šai melonai, redziet, kātiņš jau ir nomalcies nost. Tas nozīmē, ka viņi ir gatavi. Un man paliksies vēl šīs sezonas 2 melonas. Un šeit ir loki, par ko teicu. Baigi feinās lilā paprikas būs. Neesmu nekad ēdis lilā papriku. Tagad būs iespēja to izdarīt. Tātad nogriezīšu pēdējos tomātus, kas ir palikuši. Tādi ir arī sarkani. Jā, viņi ir zaļi vēl. Bet esmu dzirdējis, ka omis tā dara, ka ieliek uz loga vai palodzes vai kaut kādā atvilknē. Un tad pēc tam viņi hops ņem un nogatavojās. Paliek sarkani. Pāris gurķi vēl. Būs arī pāris gurķi. Šeit būs tādi maziņi šausmīgi pipargurķīši.
Un gurķus arī pilnīgi visus vēl negriezīšu. Kaut kādus dažus atstāšu. Mazumus, ka viņi vēl var izaugt. Vai arī varbūt uznāk kaut kāds pavisam silts laiks. Un viņi tomēr izaug. Protams, es šodien vēlreiz mazliet apliešu to siltumnīcu. Jo diezgan pasaules šeit viss izskatās. Ir arī tādi daži, kas pavisam ir aizmirsti gurķi. Tas fiskars visu laiku šito čīkstoņu tais. Nekas. Kaut kad ieļošu. Tad jāpaņem to melonu. Ļoti smaržo. Meloni jau ir ļoti gatavi. Pavisam ļoti gatavi. Nenormāli smaržo. Jāsarauj loki. Šodien noteikti jāuztais loks ar krējumu. Kam negaršo loku ar krējumu un ceptiem kartupeļiem? Super. Baigi daudz jau viņi nav. Gribētos vairāk, bet būs vairāk. Tāpēc, ka es pilnīgi noteikti šodien iestādīšu tos sīpols. Un man būs loki vēl. Salāti varētu ātrāk augt labāk. Tas gan būtu feini. Šie ir tie loki, kas pavasarī izdīkst un uzreiz sāk ražot jau tikko saulīt sāk silti parādīties. Nav nejausmas, kā viņi saucās, bet viņi ražo visu cauri gadu un viņiem neveidojās sīpoli. Un viņi man visu vasaru jau šajā riepā dod lokus. Normāli, parasti garšīgi loki. Pilnīgi nekāda vaina. Ne ar ko neatšķirās garšā no tiem, kas ir no sīpoliem. Starpība tikai tāda, ka viņas var iesēt nenormāli daudz vienā vietā, un viņi aizņem ļoti maz vietu. Jo viņiem nav sīpoli. Tālūk. Tātad, draugi, kāds tad šodien ir tas cietais pārpalikums, kas man dārzā tika novākts? Tie ir loki. Tā ir melona. Ļoti smaržīga forša melona. Pilnīgi noteikti gurķi, pipargurķīši un parastie gurķīši vēl, kas ir palikušies. Daži vēl ir arī siltumnīcā. Pilnīgi noteikti tomāti. Melnie. Ir arī paprika un čili. Tāpat siltumnīcā vēl joprojām gatavojās kivano. Salāti drīz būs gatavi. Pamatā jau viņas var ēst, bet jāpagaida, ka bišķiņ lielāk paliks. Gatavojās arī lilā paprika. Tāpat es vēl joprojām neraušu nost melotrīs, jo viņas vēl joprojām ražo. Un iespējams, ka man pieražos vēl vienu burciņu tā, lai es varu iemarinēt vēl vienu burciņu ar melotrijām. Protams, arī arbūs viens. Un to arbūs, starp citu, tagad jāpaņem. Arbūs ir tas, kurš ir ļoti sasprādzis. Ir vēl kas ļoti interesants. Gribu jums parādīt, kas tā par šļauku, kas man tur dārzā aug. Lagenārija. Man liekas, kaut kāds tāds nosaukums bija. Tūlītās es viņu tā arī paņemšu nost, mājās izkaltēšu, un es domāju, ka
arī sēklas no viņa dabūšu. Tas nozīmē, ka nākošais gads man nevis būs 1/3 ar dārzu aizaugusi ciet ar viņiem, bet viss dārs būs ciet. Un arī kaimiņu dārs, un arī otram kaimiņam, un arī citiem kaimiņiem. Tagad aiziešu, nogriezīšu viņu. Un tas ir šis brīnums. Viņš vispār skaitās kabats. Tas vispār ir kabats. Tas vispār ir kabats, bet izskatās. Otrs nosaukums viņam ir čūsku ķirbis. Skaists, vai ne? Marinēt šo laikam nevarēs, bet no šī es ņemšu sēklas. Jāizkautē, un man būs sēklas. Un nākošā gadā es te visiem kaimiņiem viņus piepihāšu. Rītīgi labais. Nu, lūk. Čūsku ķirbis arī ir nogriezts, jeb laginārī. Skaists, vai ne? Iespējams, ka viņš būtu izaudzis vēl garāks, lielāks un resnāks, bet uznāks sals un sasals. Nākošā nedēļa solās būt ļoti augsta, tāpēc es labāk šobrīd viņu noņemu nost un mēģinu izkaltēt. Diezgan interesants dārzens. Es pat īsti nezinu, vai tas ir dārzens vai nav dārzens. Tālūk. Tas, ka laukā ir diezgan vēss, nenozīmē, ka siltumnīcā nevajag neko laistīt. Protams, jālaist ir daudz mazāk salīdzinājumā ar vasaras karsto periodu. Un tomēr, ja zeme kļūst sausa, tad tie augi, kas mēģina nogatavoties, viņiem nekas nesanāk. Un tā kā man ir palikušās 2 melonas, man ir arī loki, kas ir jālaist. Noteikti gribās arī šīs lilā paprikas. Tieši tāpat arī salātus, dilles, tad viņas vajag laistīt. Nu, tas ir loģiski. Tomātus vairāk var nelaistīt. Jāplēs ķīnas kapostu. Man nav ne jausmas izaugs viņi vai neizaugs, bet es baigi ceru, ka kaut kas no viņiem tur sanāks. Pavasarī viņš šausmīgi ātri izstīdzēja. Tā kā šī ir šīs sezonas pēdējā sērija, vēlos pateikt ļoti lielu paldies visiem maniem sekotājiem par to, ka bijāt kopā man jau no paša pavasara līdz šim brīdim. Šobrīd ārā jau ir vēls rudens. Cik nu vēls rudens? Oktobra sākums tūlītās tikai būs vēl šis tas aug, bet pamatā filmēšana turpināsies. Protams, būs vēl ļoti daudz video, jo arī vēlā rudenī un ziemas sezonā šeit dārzā diezgan būs ko darīt. Man ir jāuztais vēl viena siltumnīca, par kuru noteikti es uztaisīšu apskatu. Filmēšu, kā ievietoju iekšā zemi, kā es viņu apstrādāju, kā ko daru. Un tad jau cik tur vairs tālu palicis, būs arī otrā sezona. Pirmā sezona bija man diezgan liels izaicinājums. Vispār, ja no pirmās sērijas paskatās, kā tas viss notikās, bija ļoti diezgan interesanti un savdabīgi. Nākošā sezona jau būs bišķiņ foršāk, bišķiņ drošāk un vairāk atvērtāk nekā šī pirmā sezona. Tāpēc jā, draugi, paldies, palieciet kopā ar šo kanālu, noteikti nospiediet laiku un piesakojiet manam kanālam. Video turpināsies visu ziemu, bet pamatā tiekamies jau pavasarī, nākamajā sezonā, 2. Čau!